Un tā mums sākās beach party. Tad vēl man bija jāstājās kopā ar Audiosmogu, kurus mēs vēlāk arī satikām. Ne? Jā, mēs viņu satikām backstage'ā un tur, kā izdevās viņu pierunāt ar mūsu filmā. Viņa visu laiku augās līdz ar kameras. Teiksim, nejo attīk, un tā jau ne. Tad jau vesels kāds no Nigērijas arī. Un tad vienā momentā uzvedās tie kairinošie džeki. Čau! Mēs viņam parunāsimies, ja tev drīkstam bišķiņ. Jā, Ervis tulkos. Ervis ir patiks. Čaviņā. Viens jautājums ir ļoti svarīgs. Ko jūs jūtat? Vispār vai tagad? Nu, sāksim ar to šobrīd. Šobrīd mēs jūtam nedaudz tādu seksuālu pacelātību. Jo? Tas ir tāpēc, kad vējš pūš, dienvidu vējš diezgan izteikts ir un pūš smiltas acīs. Un tas rada tādu kutelīgu sajūtu uz nerviem un nervi. Tu domā, kairinājums? Jā. Vēl sanāca tāda lieta, kad mūsu backstage telpa ir tieši pretī Liepājas deju grupai meiteņam, kuras visu laiku regulāri kacinot mūs. Pašas negribot. Arī rada kairinājumu. Jā, arī rada kairinājumu. Tāpēc tas viss, redzi, ved pie viena. To mēs arī jūtam. Vai mēs tuvākajā laikā varētu sagaidīt no jums kompozīciju ar nosaukumu Kairinājums? Nē, jūs varētu sagaidīt kompozīciju Mai Lītes. Murda! Mēs nākam! Mailītes murda, murda, kad trapas! Mailītes murda, murda, kad trapas! Es teikā lieku tās uz āķenās un kāpās! Es teikā lieku tās uz āķenās un kāpās! Runāju ar vienu, bet skatot uz citu. Tā teikt pārnats no rītas un svītu. Un tā nebija baļu pēdējā pietura, jo slaidos kaliņu te gana mīlas iekuram. Un arī es redzu to blūzu ar dziļo iegriezu un pieregulēju zoomu. Un tā iegriez man, ka pat kāja pirkstos iemetās gludeklis. Atvainojies, es gribēju teikt gludeklis. Un tā pienāca vakars un bija pagājis brīnišķīgā diena un ieradās pie mums ciemos mūsu draugs Gunārs. Mūsu īpašais viesis. Hello! Hey, nice to be here. It's amazing. It's really amazing. It's my first time, it's my first time here. Nu jā, un tad viņš ieraudzīja vienā momentā meitenes arī. Nepagāja ne pat pāris mirkļi, kā viņš apmeiteņots bija. Pilnīgi viņu pārņēma meitenība. So, and look at all these beautiful girls. Bet viņi ne tikai meitenību pārņēma, bet viņi pārņēma arī dzelzs vilks. Man zālē kāds ir! Vai ir viņš sing? Cik tālu mums ir? Pats un nāks, cik tālu mums ir? Man jādzim tagad mums baigi! Mēs norausim nost no sevis visu lieklā. Mēs skriesim tik ātri, pat gaisma nepanāks mūs. Sažņauc manas rokas, pirms aizeju, cauri lodi skrēja, es smaidīju, pirksti nejūtīgi, turas debesīs, eņģelī tevi, mīlēt neprotē! Ko jūs novēlat nākamo gada un arī šogad visiem tiem, kas ir ieradušies un ko jūs teikt savējiem visiem, kas skatās? Es domāju, ka pasākumiem ir jānotiek, bērniem ir pēc tam jādzīmst un... Dzīvo Latviju! Bija beigusies pirmā diena un bijām smagi noskraidījušies. Izdevās viņam iet, bet tagad palika nomalnā, piemēram, viens no mazākiem monstriem un mēģina aprēķināties vācietis klājot dabu. I know, we're no clothes as well, all my clothes have been lost. Yeah, At the airport. I was been to the festival last week, and I lost everything. I lost my phone, lost my money, I lost my clothes, but anyway, I'm still alive in here. So I think the next The next thing is to talk about the ladies here. Gunārs Stilers un meitenes, ai.